Dobelē, svinot ražas svētkus, tiek īpaši godināts ābols. Ābols nenoliedzami ir rudens gardākais simbols, un tieši tāpēc Dobelē to sumina īpašajā āboldienā. Āboldiena jau ir kļuvusi par tradīciju Dobelē. Tā ir brīnišķīga iespēja visiem šeit pulcēties, iepazīties ar Latvijas šķiet vienu no skaistākajiem augļiem. Un tas ir kā šī ražas simbols, kad mēs svinam ražas ienākšanos, ābolu laiku ar šo brīnišķīgo āboldienu, kas sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību jau šķiet 4. gadu norisinās Dobelē šajā vietā, vēsturiskajā tirgus laukumā, kas jau pēdējos gadus ir kļuvis ļoti skaists un uzņem viesus un brīnišķīgi priecē visus tuvākus un tālākus viesus. Tad, kad laukuma centrā parādās lielais ābols, tad mēs zinām, ka ābolu svētki ir klāt. Un šodien, kā jau tika teikts, mēs varam priecāties par to, ka mūs ir daba lutinājusi ar bagātīgu ābolu ražu, un līdzīgi tam, kā jūnijā uznāk zemeņu bums, tā septembra beigās, oktobrī mums ir ābolu bums. Un nevelti, jo ābols jau laikam ir viens no tiem augļiem, kas mums ir ienācis viens no pirmajiem, un šobrīd mēs izmantojam šo augli visdažādākajos veidos. Garšīgs, skaists, veselīgs un bezgala dažādi praktiski pielietojams. Ābols vāra zaptēs, cep un sautē, žāvē un spiež sulās, pievieno pankūkām, cepešiem un kūkām. No tiem gatavo vīnus, to apdzejo, apdzied, fotografē un glezno. Dobeles āboldienā ik viens var iepazīt ābola daudzveidību, izgaršot to dažādās garšas, iepazīt pielietojuma veidus. Par godu ābolam tika atklāta arī izstāde. Liels prieks un liels gods jūs visus sveicināt šajā brīnišķīgajā āboldienas ābolu izstādē, kas jau šogad notiek 6. gadu. Mūsu kolēģu un mūsu palīgu sadarbībā, un šogad šajā izstādē ir apskatāmas 99 šķirnes, kā arī mūsu produkcija. Tāpēc man liels prieks jūs visus šeit sveicināt. Šajā izstādē mēs centāmies parādīt to, kas ir labākais mums tagad Latvijā. Goda vietā, protams, tāpēc ir jaunās Latvijas šķirnes, gan mūsu šķirnes. Mēs te varējām pašlaik uzlikt 8 Dobeles šķirnes, un pūras šķirnes jaunās, arī mūsu selekcijas sasniegums, kas mums likās tādi ļoti jauni sēklauži, vēl bez nosaukuma, bet tie paši labākie. Protams, parādījām visas šķirnes, kas mums tiek Latvijā audzētas komercdārzos, un tradīcijai arī devām savu vārdu, un uzlikām arī sākot no Antonovkas un beidzot ar sīpoliņu, visas vecās šķirnes. Laila Ikase ir Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece, kas savā darbā pēta ābolus. Izstādē Laila dalījās ar savām zināšanām. Šeit arī pāris ieteikumi, kā atšķirt Latvijas ābolus no ievestajiem. Mums ir lielā mērā pilnīgi citās sortiments nekā Polijā. Ir dažas šķirnes, kas mums ar poļiem dublējas, teiksim, lobo, bet pamatā mums ir pilnīgi citas šķirnes. Mūsu komercšķirnes ir auksis, Belaruskai Maļīnovai, Kovaļenkovskai, Sinaporlovski, Iedzēnu, Antejs, Spartans, tas, kas Polijā nav. Lailas darbs ir izpelnījies ievērību, un āboldienā viņai tika pasniegts ābolu ordenis, kas ir augstākais apbalvojums āboldienā. Viņa ieguva arī 1. vietu žūrijas vērtējumā par savu ābolu. Lailai Ikasei piešķirts ābolu ordenis par uzņēmību, gudru saimniekošanu un Latvijas augļu dārza godā celšanu. Āboldienā ik viens var lielīties ar izaudzētajiem āboliem, un, protams, labākajiem no tiem tiek piešķirts apbalvojums. Dobele tradicionāli ir uzskatīta par Ceriņu galvaspilsētu, bet šķiet, ka šis tituls drīz būs jādala arī ar ābolu galvaspilsētu, jo gribētos domāt, ka tas Dobelē tiešām kļūst par vienu no pilsētas simboliem, it īpaši kopā ar šo svētku programmu, kas katru gadu tiek īpaši piedomāta un pārdomāta, lai svētki izdotos un lai ābols būtu goda vietā. Man šķiet, ka ābols, kas atrodas tirgus laukuma centrā, jau ir simbols tam, ka šī tiešām ir ābolu, jau varētu teikt, galvaspilsēta.
Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža 26. septembrī atzīmēja savu 50. gada dienu, iezīmējot izglītības iestādes attīstības gaitu un tās nozīmi šodienā sagatavojot valsts tautsaimniecībai tik ļoti nepieciešamos speciālistus. Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža atzīmē 50 gadu jubileju. Mēs esam mācību iestāde, kura pat par sevi ir ļoti interesanta, kurā tiek realizēti vairāku līmeņu izglītības programmas. Šajos laikos mēs runājam par it kā jaunu uzņēmēju darbības un izglītības sadarbību, bet man jāatzīmē, ka par šo sadarbību jau domāja tajos laikos, 50 gadus atpakaļ, kad pateicoties ķīmijas rūpnīcas attīstībai mūsu valstī tika organizēta arī papildus izglītība, lai sagatavotu izglītotus darbiniekus. 1990. gadā mūsu tehnikumu tajā laikā, kas bija PSRS pakļautībā, nodeva republikai. Un mēs bijām divas mācību iestādes, vidēja profesionāla tehniskā skola un tehnikums. Un mana ideja bija tāda, lai apvienotu abas divas mācību iestādes, lai dotu iespēju jauniešiem apgūt attiecīgo izglītību pēc viņu vēlmām un spējām. Visas programmas un studiju un mācību darbs ir balstīts uz mūsu sadarbības partneriem. Jo šodien jāstrādā kopsolī. Pirmām kārtām tas ir Latvijas ķīmijas farmācijas uzņēmēju asociācija, jo mums jābalstās uz to pastūtījumu, kādi speciālisti ir vajadzīgi ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides aizsardzības jomās. Mēs sākām sadarboties ar Olainas koledžu apmēram 10 gadus atpakaļ, un tolaik bija situācija, ka jaunieši atnāca pie mums strādāt, un viņi bija pārsteigti par to, kādu darbu viņiem piedāvā. Un tad mēs sapratām, ka kaut kas nav kārtībā ar profesionālo izglītību, un kopīgi ar Olainas koledžu sākām strādāt pie izglītības programmu izstrādes un arī pie prakses jautājumu sakārtošanas, pie prakses ilguma palielināšanas. Un tā soli pa solim mēs esam attīstījušies arvien vairāk. Ļoti nopietni arī mēs domājam par duālu izglītību, jeb darba vidē balstītu jauniešu izglītību. Vēlos atzīmēt Latvijas Finiera uzņēmuma interesētību, kuri nopietni domā par to, ka vajadzīgi kvalificēti jaunieši. Duālā izglītība būtībā nozīmē to, kad potenciālais speciālists šo teorētisko apmācību iziet mācību iestādē, bet šī praktiskā apmācība, praktisko iemaņu apgūšana tiek nodrošināta kādā no uzņēmumiem, kas darbojās ar kādu no izglītības iestādēm, konkrētā gadījumā ar Olainas koledžu. Un tādā veidā mēs domājam, ka tas nodrošinās veiksmīgāku šo speciālistu iesaisti uzņēmumā un viņu zināšanu praktisko iemaņu apgūšanu, lai nodrošinātu uzņēmumu šos speciālistus. Es esmu ļoti priecīgs un teikšu, ka esmu lepns. Es no šī vārda lepns esmu par to, ka mums Latvijā ir brīnišķīgi uzņēmumi, talantīgi uzņēmumu vadītāji, kuri domā ilgtermiņā un sadarbojoties ar mums ir daudz investējuši izglītības iestādē, lai tā attīstītos, pilnveidotos un iet tikai uz priekšu. Mūsu mērķis, lai Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža kļūst par ekscelentu izglītības centru. Katru gadu arī šajā septembrī drošības nedēļas ietvaros kompānija Ziņas TV sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Latvijas dzelzceļu, Latvenergo, Latvijas gāzi, ceļu satiksmes drošības departamentu un biedrību Stop Draks ir izveidojusi filmu Lai dzīvo bērni 2014. Es ļoti augstu vērtēju šo darbu, kas tiek veikts, jo nekad nevar būt par maz dažādi materiāli, filmas, kas uzrunā gan mūsu jauniešu, gan arī pedagoģu saimi. Visi varoņi un viņu stāstītie notikumi filmā ir patiesi. Manas emocijas sit augstu vilni. Filma ir kolosāla. Paldies liels veidotājiem un režisoriem. Es noteikti šo filmu ieteiktu parādīt katra bērna ģimenē. Tas būtu tas, ar ko jāsāk. Šajā filmā ir viss.
Tad aptvērtas visas lielākās problēmas un katastrofas, kas var būt mūsu bērniem, mūsu ģimenēs. Man šī filma lika pārdomāt visu savu dzīvi, ko es daru nepareizi. Piemēram, par to pašu dzelzceļu ar tajām austiņām. Jā, ir dažreiz gadījies, kad tu staigā, bet tomēr paskaties. Liek aizdomāties par to, ka daudz citi bērni vienkārši iet un pat nedomā, ko viņi dara. Ir, protams, cilvēki, kuriem tas galīgi neinteresē, un viņi tikai grib justies savā barā, tur kaut krūtē vai kaut kas tam līdzīgs. Viņiem pilnīgi tas neinteresē, viņiem interesē tikai draugu kompānija, un viņi par drošību vispār nedomā. Te rīta jau vienkārši! Man likās, ka filma ir ļoti pamācoša, jo mūsdienās jaunieši ir ļoti tādi pārgalvīgi un dara visādas trakulības. Tāpēc es domāju, šī filma tiešām palīdzēs saprast jauniešiem, kā labāk izsasties. Es ceru, ka šī filma liks aizdomās nepalikt vienaldzīgam pret līdzcilvēkiem. Kādam, ja ir vajadzīga palīdzība, tad vajadzīga palīdzība, kā mēs redzējām, kad jaunietis pagāja garām un nepazinīja, kad ir gāzes noplūde, bet tai pašā laikā varēja notikt kas slikts. Katrā dzīvoklī aiz gāzes plīts vai citu veidu aparatūras atrodas noslēgts krāns. Un šādā situācijā ir skaidri redzams, ka noplūde ir piemēram no plīts vai no skaitītāja. Tad pirmais, ko vajadzētu izdarīt, ir noslēgt šo krānu. Līdz ar to arī pārtrauks dabasgāzes noplūde un varēs sagaidīt mierīgi avārijas dienesta meistarus. Vēl ir jāņem vērā to, ka nedrīkst lietot atklātu uguni, nedrīkst ieslēgt un arī nedrīkst izslēgt elektriskās ierīces, jo tās var radīt dzirkstavu. Man skatoties šo filmu arī diezgan daudz momentos bija tāda kā spriedze iekšā ķermenī, tā ka, manuprāt, tā filma ir aizķērusi. Ja? Bija ļoti interesanti, atšķīrās arī no citām filmām, kad tu skaties, viena daļa ir interesanta, bet otra ir garlaicīga. Visa filma bija tiešām interesanta. Manuprāt, filma ir izveidota ar tādu mīlestību un rūpēm pret bērniem un ar tādu sapratni par bērnu situāciju mūsdienu pasaulē, ka es domāju, jebkurš cilvēks, kurš noskatīsies šo filmu, uzdos sev jautājumu par to, kā tas var būt, ka mūsu valstī, kurā dzīvo tikai ap 2 miljoni cilvēku, vairāk kā 27,000 bērnu gadā cieši nelēmēs, iekļūst nelēmēs. Jauno drošības filmu var noskatīties ik viens un jebkurā vietā ar datora vai mobilā telefona palīdzību. Atliek tikai ieiet YouTube mājaslapā un meklēšanas logā ierakstīt, lai dzīvo bērni 2014, un jūs šo filmu varat noskatīties kopā ar draugiem vai vecākiem. Klubi, ballītes, koncerti – tie ir brīži, kad pusaudži sajūtas vareni lieli un galvenais brīvi. Jo vairs nav vecāku stingrā un kritiskā skatiena, kā arī reizēm izpaliek likumsargu klātbūtne. Šādās reizēs savus upurus itin viegli atrod arī narkotiku dēmons. Un ko visvieglāk ir pakļaut, ja ne visu baudīt augstošu pusaudzi. Viens no pēdējā laika, ja tā varētu izteikties, modes kliedzieniem baudu industrijā ir tā saucamie spaisi, kurus, neskatoties uz publiskajā telpā skanošajiem brīdinājumiem, lietoja daudzi, un daudzi pēc tam arī nokļuva mediķu aprūpē. Situācija kļuva arvien traģiskāka, līdz beidzot problēmas risināšanu ņēma savās rokās vairāki aktīvisti. Gan tādi, kas paši izmēģinājuši un apdedzinājušies, gan tādi, kas vienkārši negribēja gaidīt, kamēr attiecīgo varas iestāžu pārstāvji piecelsies no saviem krēsliem, jo jau šīs narkotikas varēja brīvi iegādāties, kā maizi veikalā. Un tā tika nodibināta kustība Stop Drugs, kuras darbība arī ir atspoguļota jaunajā drošības filmā Lai dzīvo bērni. Mēs aizvērām visas 60 tirdzniecības vietas. Tagad pilsētā vairs nav nevienas tirdzniecības vietas. Un tātad mūsu atbilde bija droša un stipra, un mēs uzvarējām šos narkotirgoņus. Reiz kustībai Stop Drugs ir 2 galvenie mērķi – izveidot rehabilitācijas centru un pievērst jauniešu sportam, jo problēmas risināšanā vēl ir daudz darāmā. Šogad mēs jau uzsākām cīņu ar cēloni, ar sporta aktivitātēm, jauniešiem un bērniem bez maksas, kas var nākt piedalīties un motivēt šis jauniešus, un nākošais gads mēs to darīsim aktīvāk, daudzreiz aktīvāk, braukāsim pa Latvijas reģioniem un rīkosim sporta sacensības un aicinām visus jauniešus nākt piedalīties, rast motivāciju
nevis klīst pa ielām. Ir manīti kaut kādi pagrīdes saucamie tie dīleri. Viņi ir nogrūdusi pagrīdē, varētu teikt, ka mēs esam aizvēruši šīs visas tirdzniecības vietas ciet, bet pagrīdes tirdzniecība, protams, ka ar viņu tur ir daudz smagāks un daudz jābūt ir daudz ilgākam laika posmam. Interneta saitos tiek tirgotas šīs narkotiskās vielas. Mēs ar to cīnāmies un mēs ceram, ka mēs uzvarēsim līdz galam. Par bērnu drošību rūpējoties sižets tapis pateicoties Piensaimnieku kooperatīvai sabiedrībai Straupe, Sijā Sal Energo, Latvijas Basketbola Savienībai, Sijā Remus Elektro un personīgi Sandrim Bergmanim. Sijā Līves grupa jau vairākus gadus tirgū piedāvā saliekamās koka mājas. Daudzi jau iepazinuši kompaktās dizaina mājas ar racionālām izmaksām. Tagad, pēc klienta lūguma, uzņēmums izstrādājas lielāku 110 kvadrātmetru dzīvojamo namu Live Eko. Šis projekts ir lielāks, es teiktu tādu mazliet klasiskāks. Šeit ir 110 dzīvojamie kvadrātmetri, bet tehnoloģijas ir ļoti līdzīgas kā mūsu iepriekšējai kompaktajai mājai. Un mums tas pašiem ļoti patīkās, jo tā mājiņa ir bijusi ļoti veiksmīga tieši no energoefektivitātes viedokļa un arī no tā, ka mēs viņu varam ātri cilvēkiem uzstādīt un māju cilvēki dabūna pilnīgi gatavu ar iekšējo apdaru, mēbelēm, vienkārši pilnīgi gatavu. Tāds ir arī šis jaunais projekts. Un viena no lielākajām ražoto māju priekšrocībām ir īsais mājas, kā lai saka, tapšanas laiks. Šo konkrēto māju mēs saliekam aptuveni 3 nedēļās. Tas nozīmē, ka principā tad, kad ir ielikti pamati, atbrauc mūsu montāžnieki un pēc 3 nedēļām jūs principā varat sākt vākties iekšā, likt pie griestiem spuldzītes un dzīvot, jo māja tiek ražota pilnīgi nokomplektēta, ieskaitot mēbeles.